Около 10 лет семья Тарандов не только регулярно посещала богослужения, но и участвовала в мероприятиях ордена Святого Франциска. Старшие из 5 детей ходили в воскресную школу и приняли первое причастие. Когда пришло время младшему идти в воскресную школу, он категорически отказался. Pieņēmām, tā kā viņa to izvēle, bet īsti es to tā nesapratu, kas ir. Un tad arī tā mūsu tā visa tā baznīcā iešana sāk ar to šķelties, tā kā no iekšpuses. Kad mazais visu laiku viņš arī atteicās, mēs jau gājām svētdienās svētā. Истинную причину семья узнала лишь спустя примерно 8 лет. В сокращенном приговоре суда первой инстанции описано, что летом 2014 года настоятель римско-католического прихода Кришьянис Дамбрекс завел 7-летнего мальчика в отдельное помещение той самой церкви и совершил с ним, цитата, действия сексуального характера, удовлетворяя свои половые потребности. Tas mācītājs arī pie mums mājām nāca. Principā viņš bija mums ģimenes draugs bija. Prātā nevarēja ienākt, kad cilvēks, kam es uzticos, kas ir baznīcas amatpersona, drošākā vieta zem Dieva jumta, notiek kaut kas tāds. Хотя в 7 лет ребенок не осознавал, что происходит, это оставило серьезные последствия. Ни родители, ни он сам не понимали, что с ним происходит. Почему мальчик, который прежде был самим воплощением любви, меняется до неузнаваемости. Visi ar viņu grib draudzēties, un viņš pēkšņi paliek par tādu ļoti robustu, nepatīkamu, kašķīgu, asu, skaļu, kauslīgu. Переломный момент наступил, когда мальчик, к тому времени уже подросток, начал говорить о самоубийстве. С тех событий в церкви прошло около 8 лет. Uz skolu viņš man saka, mamīt, vai tu zini, ka janvārs ir mēnesis, kad tiek izdarīts visvairāk pašnāvības. Un, zin kā, un es domāju, pilnīgi augsts kājas, un pirms tam jau preventīvi. Viss tas, ko Andris saka, visa tā viņa attieksme pret ikdienu ļoti netipiska pusaudziem, ka viņš visu laiku viens pats grib būt. Мама отреагировала немедленно. То, что произошло в церкви, выяснилось во время психотерапии. За этим последовали следствия и экспертизы. Brālī, kāpēc tu nepateici? Viņš saka, man bija kauns. Iedomājieties, ģimenē, kur mums viss ir atklāts, un viņam ir kauns kaut ko tādu pateikt. Un vispār cilvēku var izpostīt. Viņam ir izpostīt tā, ka viņš nezina, kā lai piecelt. Kā var vispār piecelties, jā? Kā tu vari savu dzīvi tur dzīvot tālāk vispār, jā? Tas ir tāds ļoti, ļoti nopietns tāds pārdarījums. Es esmu patiesi laimīga, ka viņš mums ir šodien. Mums ir brālis vēl ar vienu. Jo tas ir tāds grūdienis, lai darītu absolūti visu iespējamo, lai tiktu ārā no tās bedres, no tām sāpēm. Un mēs kad Andris, mums bija tā, ka nedēļu tētis raudāja mums katru dienu, un viņi cēla augšā no rīta, un es teicu, redzi, mums varēja būt urniņa. Mums varēja būt uz plauktu urniņu, tu nesaproti, kāpēc bērns tā ir izdarījis, ja? Un mēs esam ļoti pateicīgi viņam, ka viņš to ir pateicis. Судебный процесс начался в сентябре 2023 года. Сокращенный приговор суда, которым суд первой инстанции признает бывшего настоятеля Кришьяниса Дамбрекса виновным, приговорив его к 8 годам лишения свободы и 2 годам пробационного надзора, еще не вступил в законную силу. Семья ждет полного приговора уже 9 месяцев. Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi saņemt šo pilno spriedumu, lai mēs tiešām varētu aizvērt šo grāmatu un atvērt jaunu, lai mūsu puika var sākt dzīvot absolūti, tik cik viņa spējās ir dzīvot savu dzīvi, jo līdz brīdim viņš nav to darījis. Семья также указывает на реакцию католической церкви. Там пострадавшему не верили. Kāpēc baznīca vispār vēl nav piemēram, atnākusi pie mums un pateikusi, klausieties, mēs esam kopā ar jums? Neviens, mīļie mani, neviens arhibīskaps, neviens Zbigņevs nav atnācis pie mums un pateicis, mēs esam ar jums, jo mēs zinām, ka baznīca ir izdarījusi jums pāri, baznīca kā iestāde un viens no tiem cilvēkiem. Судебный процесс в отношении Кришьяниса Дамбрекса еще не завершен. Бывший настоятель своей вины не признает. Каждый человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Священник до сих пор не давал комментариев в СМИ. Эмилия Гаспарян, Зандоузула Балода, Айгерс Ковалевскис, ЛСМ.